Nu ko, laba diena un laba jauna sērija prāta rītrosmai. Nu jau 1400, kurā tur mums pēc kārtas jāapskatās, pēc tam viss sarakstā pierakstos, kāda mums tur ir. Bet paldies ikvienam, kas uzdod savu jautājumu un arī stāst savu personīgo pieredzi. Mums pēdējā laikā arī ir vairākas konsultācijas bijušas un sarunas, bet šoreiz es pastāstīšu vairāk par to. Tikai iepriekšējā darbdienā man bija tādas vairākas sarunas ar saviem kolēģiem, un mēs esam sākuši tādu jaunu, varētu pat teikt, netiksim grūžu rubriku, bet tādu uzdevumu uzņēmumu iekšēnē, sākt dokumentēt lietas un jautājumus, ar kuriem mēs sastopamies. Manā gadījumā es kā vadītājs un kaut kādos brīžos kā padomdevējs saviem kolēģiem, kas ir tie jautājumi un kas ir tās situācijas. Un šī reizē es izstāstīšu pāris un, labprāt, gribētu dzirdēt arī tavējo viedokli par to. Tātad viena no pēdējām vakar bija tāda, ka darbdienai uz izskaņu ejot, es saņēmu e-pastu, kur kāds cilvēks ienājas mūsu mājaslapā un uzrakstīs to, ka es gribētu, lai palīdz manai meitai iemācīties angļu valodu. Tad ir meitenes un vajag iemācīt palīdzēt ar angļu valodu. Okay. Norādīt telefonu numurus, sazinamies, es uzvanu, ātri runājamies. Un tagad uzdevums būs izdomāt, kur ir lielākais ieguvums, kad tu klausies. Tu klausies un domā līdzi, kur ir lielākais ieguvums. Saruna bija tāda. Cilvēks zvana, saka, mēs tad runājamies, kāda ir tāda vajadzība, uzreiz jau ķeros klāt. Es saku, super, te Andris Lanka, mācies valodas, un kā es varu līdzēt, ne? Un kāda ir tā vajadzība tam atvasei, jo tur nav norādīts, zin kā citreiz. Ir arī bijuši gadījumi, kad mammas interesējas par bērniem, kuriem ir jau 30 gadu pār. Labi, retums, bet ir bijis. Okay. Saka, tātad bērniņš ir pamatskolā, 5., 6., 7. klases, tas vecums, un ir vajadzīga palīdzība, jo tas bērniņš ir šobrīd aizbildniecībā, un bijis ir iepriekš arī vienā ģimenē, kur ir adopcija, un tur arī kaut kas nav īsti salāgojies forši, un vajadzīga palīdzība. Okay. Sarunas starp citu bija ļoti ātri un konstruktīvi. Es uzreiz prasīju no pedagoģijas, vai ir bijušas kaut kādas traumas ar valodu. Citreiz tas tā ir. Skolotāji ir bijuši kaut kādi, ceļš tas plus mīnus vecums 5., 6., 7. klase. Tas nozīmē to, ka jau 3-4 gadi atkarībā no skolas jau svešvaloda bijusi. Tur var būt klases biedri bijuši, kas ir baigi gudrie, un tad tie tur pasmējušies, vai skolotāji bijusi atkal ar ļoti lielu studentu skaitu, un tā nav varbūt varēs tikt galā, un kas saka, visi drošinātāji krituši ārā, šāvuši korķi, un tāpēc ir varbūt muļķības sarunāts pār tiem bērniem, un viņi tagad nespēja tikt galā. Tas bija ļoti svarīgi, bet tur nekas tā diktiņi nekristalizējās ārā, bet pašās beigās, un sarunu sākumā viņi teica, man jūs vien kolēģi, viens sadarbības partners, vien mūsu tātad cilvēks, kas pie mums uzņēmumā palīdz mācīt, tātad skolotājs, viņi mums ieteica, es teicu, viņi mums radinieci ir, tad jūsu skolotāji man ieteica pie jums griezties. Es teicu, radinieks taču vajag izmantot. Mēs paspēlējamies ar jokiem arī, kas saka, to atmosfēru jau no sākt. Paša gala jau, no paša sākuma jau uzturam tādu brīvu atraisītu, lai nebūtu tāds stīvi, tā es esmu tagad beigies pedagogs, jūs tur esat kaut kāds cilvēks, kas pedagoģiju nesaprot, un es tagad no augstiem plauktiem runāšu. Nē, kā cilvēks ir cilvēku no sirds uz sirdi. Un uzzinot to, kad viņi saka, jā, un tad tas bērniņš man ir aizbildniecībā, un tā, mēs tur vēl dziļāk višķiņ parunājam, burtiski īsi. Es uzreiz pateicu tā, darīsim tā, ļoti konkrēti. Mēs sāksim ar pirmām 5 nodarbībām. Tās būs bez maksas, tās es jums uzsaukšu. Kā uzņēmums ir mans, es tā drīkst darīt. Tās es jums uzsaukšu, un pēc tam skatīsimies tālāk, ja pasniedzēji redzēs, kas tur ir, kādas nianses, kāds konteksts, cik tas bērniņš varbūt ir atpalicis no kopējās, varbūt vidējā, kas rādītāja klasē, kāds ir lielais uzdevums, vai tur tā salīmējās, citreiz mēs kā vecāki gribam kaut kādas prasmes saviem bērniem tur sportā vai valodās vai vēl kaut kur, vai matemātikā, eksaktās zinātnēs, bet viņiem kā nelīmējās, vienkārši nav tā viņu tēma, un nevajag viņus spiest. Galvenais, lai viņiem ir sekmīga atzīme, un tad jau būs citi talanti, ir citi talanti arī bērniem, visur nevajag. Un citreiz tas ir uz valodām, un tad, pēc tam viņi, protams, prasa, viņi saka,
Protams, cilvēks pārsteigts un paldies jums un tā. Un tad tālāk runā par to, ka, viņš, protams, interesē, kā tad tālāk. Viņš saka, tālāk tas summas viņas nav maziņas, jā, tur ir 35, 45, 50 eiro par nodarbību. Mums nav diferencētas izteikti izmaksas uz bērniem vai pieaugušiem, jo mēs skolotājiem, tāpēc, kad tu māci kādu zem galda, mēs viņam mazāk nemaksājam. Bet es saku, bet jums tālāk tās nodarbības nemaksās vairāk par 15 eiro. Protams, cilvēks arī apstulbs, bet to paldies. Un es izskaidroju uzreiz, lai nebūtu tur kaut kāda manas slavināšana. Es saku, mums tieši bērni, bāreņi tieši, kas ir ar bērnamiem saistīti. Tā ir mūsu, angliski tāds teiciens, soft spot. Tā ir mūsu tāda vājā vieta, ja varētu tā izteikties. Es pat nesākšu par to, lai mēs iedziļinātos tagad agri no rīta par to, cik mūsu dzīve ir savādāk un citādāk no tā cilvēku, kurus kāds ir atteicies, viņš ir bērnam audzis un tā tālāk. Un tā tā. Vispār nav salīdzināms. Un tad, ja man ir iespēja, mēs tādā veidā arī palīdzam. Mums uzņēmumā ir speciāli paredzēts arī tam budžets. Es tā arī pateicu, lai neliktos, ka viņi tagad kaut kā apvārdojas tur priekšnieku, ne, un tagad viņš aiz mīkstās sirds, varbūt es nācu pretī. Nē, mums ir. Tagad jautājums ir šāds te saruna, vienkārši saruna. Varbūt tev kā piemērs arī, ja var ar kaut ko iekārdināt, tad es varu iekārdināt pareizi ik pa brīdim kaut kādu savā uzņēmējdarbībā arī kaut kādu šo te šķautni, kur tu vari palīdzēt ar savu darbu vai pakalpojumu vai preci tiem cilvēkiem, kam iet grūti. Es pirms zinu vienu celtniecības uzņēmumu, kas reizi gadā aizbrauc un viņi tā arī dara, kad nenodos no Jelgavas, viņš bija tas uzņēmums, vai tuvākās apkārtnes, ka viņi reizi gadā aizbrauc un viņi kā uzņēmums dienu vai 2 dienas viņi tur strādā un visi, saka, fabrika aiztais ciet, visi strādā, ceļu uzbūvē kaut kādu būdu, kaut kādu ēku, ko var izdarīt pāris dienās, bet viņi izdara baigi daudz, bet tur viss kaut kas notiek. Un ja es varu iekārtināt, paredz ar to, paredz kaut kādu budžetu un lai tev ir ik pa brīdim tāda lieta. Un, protams, tas nav jādara ar lielu pompu, ja ne mājaslapā, ne tas un tas un tas un tas. Nē, vienkārši, ja situācija nāk, un tu nāc pretī. Bet tagad, kur ir lielākais iegūms? Mēģinam skaitīt, kamēr tu domā, kas varētu būt lielākais iegūms. Protams, ir neredzamais iegūms, un kas saka, Dieviņš parādā nepaliek, un centā rakstīts, un ja tu palīdz bāriņiem, tu palīdz tiem, kas ir trūkumā, tev nāks tā naudiņa, tā nav jūrā iekritus ar galiem. Jā, tas nāk apakaļ. Un tas būtu viens. Bet vēl, tur ir viens lielākais iegūms patiesībā. Palīdzēja bērnam palīdzēs bērnam iemācīties angļu valodu. Jā, tas arī, protams, ir jēgpilni un forši un gandarījums par to, ka tev tavs darbs rezultējas ar kaut kādu cilvēku prasmēm un tas, protams, pavēr kaut kādas iespējas dzīvē. Jā, darbiņš skolotājam, jā, arī, bet ir vēl viens lielākais iegūms. Netincināšu vairāk, tas lielākais iegūms patiesībā ir tas, ko viņi pēc tam runās ar mani kolēģi. Un tas nebija tas nebija tā ar desu darīts, bet tas ir neizbēgami. Mūsu skolotāji to nezina. Mēs nereklamējam. Līdzīgi kā tagad es tikai tāpēc, ka mēs kā savējie sarunājamies, nevis tāpēc, lai tu man paslavētu, vai necikāt mēs baigiem malicīši. Ne, bet es vienkārši to stāstu piemēru, un es nedižojos, es vienkārši izstāstu kā paraugu vai secību, kā tas notiek, un vai tu to var arī darīt un izbaudīt tās. Tad mūsēji to nezina, un viņai tas loģiski mūsu skolotājiem, ja pavisam godīgi, es pat arī sarunā nenoskaidroju, kurš skolotājs tas ir. Es vienkārši, skaidrs, labi, ejam tālāk. Bet es zinu to, ka šāda te rīcība noteikti pārsteigs arī mūsu skolotāji, zinot to, ka, manā uzņēmumā ir arī tāda lieta. Un viņiem to uzzinot ne no manis, kas saka, mēs palīdzam tam, kas nav nekas nepareizi, iekšējā komunikācija. Drīkst tieši arī, bet uzzinot no savējiem, cilvēkiem, kuriem viņi ir ieteikuši, un pēc tam saņem tādu ziņu, es ticu, ka tas noteikti patīkam. Un tas vēl vairāk rāda spāru iet un darboties. Jo uzņēmumā tev būs putni, kas grib ligzdā augstākajā, ar skatu vis tālāko, trieksies mākonī visbiezākajā,
un lidos uz zemi tālāko. Viņiem to vajag. Nekas nav slikts ar šiem putniem. Viņiem vienkārši jāpalīdz nesadegt. Ja? Ikars moments. Ja? Bet viņi ir uz izaugsmi, uz rekordiem, un daļ tā viņi ir iesāsies iekšā tevī. Viņi ies kopā ar tavu komandu un tavas vīzijas vadīt tikai tāpēc, ka tā vīzija ir liela. Tad būs tādi, kam, piemēram, ir ļoti svarīgas attiecības. Piemēram, protams, pāri pavisam ir arī alga. To neizslēgsim kā elementu. Bet būs arī citi blakus apstākļi vai sastāvdaļas tai visai kopējai buķetei, un viena no tām ir labdarība. Tad, kad līdzīgi kā savā laikā, ar citu arī Hormozī, viņš teica, viens ir vīzija un lielais redzējums. Bet viņš 25. gadā, pareizāk sakot, viņš izbaudīja to, ko nozīmē, ka tava komanda var strādāt no rīta līdz vakaram un tiešām dienām un naktīm, un nevis tur 1 dienu vai 2 dienas, bet nedēļām un dažs labs mēnešiem. Tikai tāpēc, ka bija lielā vīzija. Iekšēji viņi zināja to, ka viņi iet par 100 miljonu šo te mērķi. Pārdoties par 100 miljoniem. Un tāpēc arī pārējie pavilkās līdzi, un tā lielā vīzija citreiz pavelk arī citus. Redzot to, ka tu ej uz lielu lietu, par lielu mērķi, tad citi arī pavilkās līdzi. Un citreiz ir cilvēki, kur redzot to, ka tu pavilcies par kaut kādu labdarības mērķi un palīdzēt kaut ko, tas viņiem ir viens no ļoti nozīmīgiem faktoriem, kāpēc viņi vispār pie tevis strādā vai turpina strādāt. Un tas bija tāds labs moments. Manuprāt, es rīkojos pareizi. Gan tajā sarunā, gan arī apzinoties to, ka dots devējiem atdodas un nav jākautrējas apzināties visu to līkni, jo tas nāk no tīras sirds un bez kaut kādā baigi desas aprēķina. Vienkārši ir vajadzība, ir iespējas, ejam līdziet. Un lielākais ieguvums būs tas viens no manas perspektīvas. Būs šis patīkamais pārsteigums tam skolotājiem. Ir forši tā darboties. Vai ne? Nu jā, tāpēc ejam, daram un tiekamies rīt. Atā!